Tūlīt tu varēsi iepazīties ar EFT tapping metodi, un šodien es, kamēr šo te demonstrēšu, tu varēsi darīt līdz, nevis tu varēsi, bet dari līdz, un strādāsim par tēmu Es apzinos savu vērtību. Mani sauc Inese, un es esmu izmaiņu tehniku speciāliste, tā vai iekšējai transformācijai, arī iekšējās transformācijas mentors. Un pavisam bieži iemesls, kāpēc mēs kaut ko savā dzīvē ļoti gribam, bet nevaram sasniegt, ir tieši tāpēc, ka mēs neapzināmies savu vērtību. Ja es neapzinos savu vērtību, ja es neapzinos, ka es esmu to miljonus dolāru Lamborghini un villas Francijā vērta, tad arī es neko nedaru, lai es to varētu sasniegt. Un Emotional Freedom Technique ir ļoti brīnišķīga tehnika, ar kuras palīdzību var atbrīvoties no trauksmes, no visādiem tādiem nepatīkamiem emocionāliem stāvokļiem, bet šodien mēs izmantosim to, lai palīdzētu apzināties un atcerēties savu vērtību. Viss ir ļoti vienkārši, dari man līdzi, un tātad pirmā lieta, ko mēs darīsim, būs viegli piesitieni šeit, viegli, bet tajā pašā laikā nepārāk viegli, tā, lai tomēr jūt. Un pēc tam mēs iesim cauri meridiānu krustpunktiem, kas būs sākot no uzacis šeit, tad šeit uzacis otrā galā, šeit zem acs uz acs kaula, zem deguna, tuvāk tā kā degunam nekā lūpai, zem uz zoda zem lūpas, tuvāk lūpai nekā zodam, un šeit pie atslēgas kaula. Un tas, vai tu zini, vai tu esi trāpījusi vai nē, tu to sapratīsi, jo šīs visas ir ļoti jūtīgas vietiņas, tā kā tu uzreiz sapratīsi, pataustoties apkārt, uzreiz sapratīsi, ka jā, tas ir īstais. Tad ir zem padusas, tur, kur dāmām ir krūštura stīpiņa, šuvīte, un galvas pašā vidū. Un tā tad aiziet, nav te ko pīties garās teorijās, lecam iekšā un daram un sākam apzināties savu vērtību un līdz ar to ļaujam labajam ienākt mūsu dzīvē. Es lasīšu no scenārija, jo vārdi ir ļoti svarīgi. Scenāriju es esmu uzrakstījusi specifiski, lai trāpa īstajās vietās. Nu tad aiziet. Tātad. Šeit vienkārši bungājam, tepojam un atkārto vēlams skaļi, jo arī tava balss ir dziedinoša, bet ja tev ir kauns, nu tad klusām pie sevis. Es uzņemos pilnu atbildību par savu labsajūtu un labklājību. Lai gan man ir bijušas šaubas par manu vērtību, es sevi pieņemu un mīlu. Lai gan es neesmu apzinājusies savu vērtību, es izvēlos sevi mīlēt un cienīt. Lai gan man ir bijušas šaubas par to, cik es esmu vērta, es izvēlos sevi godāt un mīlēt. Iespējams, ir bijušas lietas, piedzīvojumi, noteikts dzīves stils, ko es vēlos, bet kā es par to iedomājos, es uzreiz nodomāju, nē, tas nav priekš manis, es to neesmu pelnījusi. Lai gan man ir apciemojušas sajūtas, ka es neesmu kaut ko pelnījusi, es izvēlos patiesi un pilnībā mīlēt, cienīt un pieņemt sevi un ikvienu citu, kas man ir licis just šaubas. Un tagad es izmantoju savu brīvo gribu, lai likvidētu jebkādas šaubas par manu vērtību vai to, ko un kur un cik es esmu pelnījusi.
Šūnu līmenī es attīru no šīm šaubām savu prātu, savu zemapziņu, savu enerģētisko lauku, savu dzīvi no dzimšanas brīža līdz šodienai un arī nākotnē, un arī citās dzīvēs un dimensijās, ja vien tādas ir. Ja tu vēlies, tu vari šajā brīdī uztaisīt dziļu ieelpu un izelpā sajust, kā tu šo visu palaid projām. Un tagad iesim pa punktiem. Es izvēlos sajust katrā mana ķermeņa šūnā to, ka es esmu vērtība un esmu pelnījusi vislabāko, ko dzīve var man sniegt. Viendēniņa. Es izvēlos sajust savu vērtību. Es izvēlos apzināties savu vērtību. Es izvēlos dzīvot atbilstoši savai vērtībai. Es atlaižu jebkuras šaubas par to. Es izvēlos dzīvot dzīvi, kas man sniedz labāko. Es palaižu un notīru ikvienu un jebkuru šķērsli, kas man to traucē. Šūnu līmenī es iztīru šaubas un šķēršļus, uzskatus un paternus un citu domas un pieredzi no mana prāta, zemapziņas, enerģētiskā lauka, no pagātnes, citām dimensijām un iepriekšējām dzīvēm. Es izvēlos sajust un apzināties to, ka es esmu vērtīga, un es esmu pelnījusi labāko, ko dzīve var man sniegt. Es notīru visu, kas man ir licis justies nevērtīgai. To, kas man ir licis justies tā, ka neesmu pelnījusi, ko vēlos. To, kas man ir licis justies tā, ka esmu slikta, ja gribu vairāk, kad citiem ir mazāk. To, kas man ir licis justies tā, it kā es nemaz nedrīkstētu vēlēties. Tie visi ir meli, citu cilvēku pieņēmumi, pārpratumi vai vienkārši zemapziņas paterni, kas grib paturēt zināmajā drošībā. Es palaižu to vaļā tagad. Šūnu līmenī, manā prātā, zemapziņā, pagātnē, citās dimensijās un citās dzīvēs. Visas tās reizes, kad esmu šaubījusies par to, ka es esmu vērtīga un pelnījusi vislabāko. Visas lietas, pieredzes, kuras esmu gribējusi, bet esmu nobijusies un nodomājusi, tas nav priekš manis. Tas ir par traku, kam tas vispār vajadzīgs? Man taču to tiešām nevajag. Tā darot, es esmu teikusi, ka es neesmu tā vērta. Es tā teicu, un tāpēc neesmu to saņēmusi. Es neesmu uzskatījusi, ka esmu vērtīga un esmu pelnījusi. Un visdrīzāk tāpēc to arī neesmu saņēmusi. Es neesmu ticējusi, ka esmu vērtība un esmu pelnījusi dzīvot savu sapņu dzīvi. Tāpēc neesmu darījusi to, ko esmu gribējusi. Es neesmu uzsākusi biznesu, neesmu aizgājusi no toksiskām attiecībām, neesmu veltījusi laiku sev, neesmu devusies savā sapņu ceļojumā. Es neesmu darījusi neko, kas varētu novest pie tā, ko es neesmu pelnījusi. Es izvēlos iztīrīt visus šos iemeslus un šaubas tagad. Iztīrīt šūnu līmenī no manas pagātnes, tagadnes un nākotnes. Es izvēlos izdzēst visas tās reizes savā dzīvē, kad kaut kādā veidā es apzināti vai neapzināti esmu saņēmusi apliecinājumu,
ka neesmu kaut ko pelnījusi. Tā ir bijusi kāda cita cilvēka pārliecība, paterns, pārprasta patiesība, puspatiesība vai nepatiesas skaidrojums. Vai varbūt es kaut ko pārpratu vai nesapratu līdz galam? Es atlaižu un iztīru to visu tagad. Un es atceros patiesību. Es esmu vienreizēja, unikāla un neatkārtojama visuma radība. Es esmu vērtība tikai tāpēc vien, ka es esmu. Es esmu pelnījusi vislabāko, ko visums var man sniegt. Un nekas, un neviens nav pārāk labs vai dārgs priekš manis. Es atļauju sev to apzināties ikdienu. Un tad es eju uz to, ko es vēlos. Es daru visu, lai es varētu atļauties to, ko es gribu. Un tas varbūt nemaz neprasa tik daudz, kā es iedomājos. Reizēm man šķiet, ka tas prasīs daudz vairāk pūļu un spēka, nekā tas patiesībā prasa. Reizēm vienīgais, kas man ir jāizdara, lai to nopelnītu, ir jājūtas vērtīgai. Tāpēc ar mīlestību, sapratni un pieņemšanu es iztīru savas un citu šaubas par to. Un es atceros patiesību. Es esmu vērtība. Un es esmu pelnījusi vislabāko, ko pasaule var dot. Un es atļauju ienākt savā dzīvē vēl vairāk labajam, kā es varu iedomāties. Es esmu vērtīga. Un es esmu to pelnījusi. Es ielaižu labo savā dzīvē. Un tad es ar to varu dalīties arī ar citiem. Jo vairāk man ir, jo brīvāk es varu dot. Es atļauju sev dzīvot tādu dzīvi, kā vēlos. Es esmu nogurusi no tā, ka es esmu samazinājusi savu vērtību, lai citi justos labāk. Es esmu nogurusi iztikt, jo neesmu pelnījusi neko vairāk, vai neesmu ticējusi, ka es drīkstu iegūt to, ko es gribu. Es esmu nogurusi nedarīt, nemēģināt, negribēt, jo neesmu tā vērta, vai nedrīkstu gribēt vairāk. Es esmu nogurusi no tā, ka esmu gribējusi, bet neesmu sasniegusi savus sapņus un vēlmes. Es esmu nogurusi justies nevērtīgi un necienīgi. Tāpēc es atlaižu un iztīru ar cieņu, izpratni un mīlestību visus šos iemeslus un uzskatus tagad. Un atkal, vai iespējams pirmo reizi mūžā, es tagad apzinos, ka es esmu vērtība, un es esmu pelnījusi vislabāko, ko dzīve var piedāvāt. Un atkal, vai pirmo reizi mūžā es tagad apzinos savu vērtību, un es nebaidos darīt to, kas ir nepieciešams, lai es dzīvotu tādu dzīvi, kā es vēlos. Es jūtu savu vērtību un apzinos, ka esmu pelnījusi vislabāko, vislabākajā veidā man un visiem maniem tuvajiem un iesaistītajiem. Tagad. Es to pavēlu, es to zinu,
Es to dzīvoju savā prātā, ķermenī un garā. Kā tu jūties tagad? Ja tu vēlies nākamreiz, pirms tu sāc šo tehniku, tu vari uzdot sev jautājumu. Tas nav obligāti, bet ja tev ir ļoti loģiskas smadzenes, kas prasa izskaidrojumu, uzdod sev jautājumu. Es jūtos apgalvojums tātad, ja? Es jūtos vērtīga un novērtē no 1 līdz 10, cik vērtīgi tu jūties. Vai tu piekrīti, es jūtos vērtīga uz 10 vai nē? Un tu redzēsi, ja sākumā tas ir 3, 5, 6, tad beigās tas būs 8, 9, 10. Un ej un dari šo scenāriju, ej viņam cauri katru dienu, mēnesi no vietas. Un tu redzēsi, kā izmainīsies tavas sajūtas un to, kā tu sevi uztver, izmainīsies tas, kā tu rīkojies attiecībā pret sevi, savām vēlmēm un savām vajadzībām. Un tas nekas, ja tev izdodas izlaist kādu dienu, tas pilnīgi neko tev tur nesalauzīs un nesamaitās. Vienkārši ieguldi sevī šīs 11 minūtes un skaties, kā tava pasaule mainās un kā mainās tava dzīve. Lai tev izdodas, un priecāšos par kādu komentāru, par to, kā tev kas sanāk. Tie, kas ir jau pazīstami ar EFT tapping, var droši man nerakstīt, ko es daru nepareizi. Es ļoti labi zinu, ko es daru savādāk nekā citi. Tā kā viss ir kārtībā, es par visu esmu informēta. Un baudam, daram un atceries katru dienu. Izvēlies prieku.